Grējams Andersons ir tiesnesis, kas ar ģimeni, sievu un 2 meitām dzīvo Melnburnā, Austrālijā. Par savu hobiju viņš sauc pastaigu. Aizvadītajā vasarā Grējams devies aptuveni 700 km garā pastaigā no Krievijas robežas līdz pat Liepājai, bet šogad no tālākā Latvijas dienvidu punkta pie Lietuvas robežas līdz tālākajam ziemeļu punktam pie robežas ar kaimiņu valsti Igauniju. Man ļoti patīk staigāt un šogad būs tikai 11 dienas. Pagājušajā gadu bija 24 dienas. Tikai maz šogad. Sagatavošanās darbi pirms paša pārgājiena jāveic ļoti rūpīgi, meklējot precīzas kartes, plānojot maršrutu, kā arī naktsmītnes, ik pēc 30 līdz 40 kilometriem. Jāpiemina, ka 62 gadus vecais kungs neizvēlas īsāko ceļu pāri Latvijai, kas nozīmētu lielāko pārgājiena daļu mērot gar šosejām un lielceļiem. Ceļotājs labprātāk izvēlas klusākas un nomaļākas vietas, kas vijās caur mežu un saimnieciskās dzīves neskartajām teritorijām. Latvijā Grējams Andersons viesojas jau 8. reizi. Man ļoti patīk redzēt dabu, koki, putni, bet arī es satikšu daudz cilvēku un es mēģināju sarunāt ar viņiem. Latviešu valodu Grējams Andersons apguvis pateicoties sievai Anitai, kuras vecāki ir latvieši. Arī ceļotāja meitas pārzinot latviešu valodu un brīvajā laikā labprāt te ciemojoties. Jēkabpilī Grējams ieradās pārgājiena 4. dienā, bet 350 km garo maršrutu viņš plāno pabeigt šajā nedēļas nogalē Igaunijas pierobežā. Ceļojumā gūtos iespaidus austrālietis fiksē arī savā interneta blogā.